Okeāns uzsilst ne tikai virspusē, bet arī dziļumā, bet Saules stari iekļūst tikai 200 metru dziļumā. Tas nozīmē, ka tie nevar sildīt okeāna dibenu. Kā tad izskaidrot okeāna sasilšanu no apakšas? Tas izskaidrojams ar šķidrās karstās magmas pacelšanos no planētas dzīlēm. Starp citu, 2. decembrī notiks fórums Globālā krīze – atbildība, kurā tiks detalizēti skaidrota šī parādība un kā tā ietekmēs ikviena cilvēka dzīvi. Tātad magma paceļas pa magmas kanāliem no zemes dzīlēm un sāk sildīt okeānu no apakšas. Tas ir kā piemērs ar teikānu, kurā ūdens vārās no apakšas, no siltuma avota. Kāpēc magma pēkšņi sāka celties? Tas notiek tāpēc, ka palielinās planētas kodola temperatūra, kosmiskā starojuma ietekmē. Šis process notiek ik pēc 12,000 gadu. Ārējais kosmiskais starojums ietekmē visu mūsu Saules sistēmas planētu kodolus. Tas, vai mēs varam kaut kā pasargāt sevi no šī kosmiskā starojuma, ir atkarīgs no mūsu vēlmes un sabiedrības rezonances. Ar mūsu pašreizējo bezdarbību nav iespējas glābt planētu. Tāpēc 2. decembrī par šīm tēmām runās visi nevienaldzīgie cilvēki.